Šis raidījums ticis izveidots pateicoties Joyces Maieres kalpošanas draugiem un partneriem. Vai zināji, ka vainas apziņa ir nedzīvs darbs? Tu varbūt teiksi, ko tu ar to domā? Nu redzi, kad tu grēko un nožēlo un turpini justies vainīgs, tu patiesībā mēģini samaksāt par savu grēku. Bet Jēzus par to jau ir samaksājis. Tātad tas ir nedzīvs darbs. Es daru to, ko es daru, tāpēc, ka esmu redzējusi, kā Dieva spēks ir pārveidojis manu dzīvi, un viņš to pašu izdarīs arī priekš tevis. Visas dzīves atslēgas ir atrodamas Dieva vārdā. Es esmu Joyce Maiere, un es ticu, ka Dievs tev var dziedināt it visā, kas tev sāp. Viena no lietām, ko dara garīgie bērni, ir runāt sliktu par sevi. Cik daudz no jums saka sliktas lietas paši par sevi? Es esmu tik stulbs. Man nekas nesanāk. Tā ir viena no sliktākajām lietām, ko jūs varat darīt. Ir viena rakstuvieta. Es noteikti to esmu lasījusi 100 reižu. Bet jūs zināt, kā ir ar Bībeli. Tu to lasi, un kādu dienu tu to beidzot ieraugi. Tur teikts, lai mēs atzīstam ikvienu labu lietu, kas ir mūsos Kristū. Wow! Atzīsti katru labu lietu, kas ir tevī, Kristū. Tātad tas nozīmē, ka tev jāsaka, es esmu Dieva bērns. Caur Kristus asinīm es esmu attaisnots. Dievs mani mīl. Es vēl neesmu tur, kur man jābūt, bet paldies Dievam, es vairs neesmu tur, kur biju. Jūs patiesībā nemaz neapzināties, cik brīnišķīgi jūs esat. Tiešām, es to nesaku, lai tikai tevi iedrošinātu. Dievs dzīvo tevī. Padomā, kas vispār var būt labāks par to? Vislielākais noslēpums ir Kristus jūsos, godības cerība. Kurš to var saprast? Tas ir noslēpums, lielākais no visiem mūžības noslēpumiem. Kristus ir nācis dzīvot mūsos. Wow! Par to mums jādomā, nevis par to, ko mēs pēdējoreiz izdarījām nepareizi. Kad tu nožēlo grēku, tas ir pazudis, aizmirsts. Aizmirsts tik tālu, cik tālu ir austrumi no rietumiem, un ja Dievs to var aizmirst, tad arī tev būtu to jāvar aizmirst. 14. pants, bet cieta barība ir domāta nobriedušiem cilvēkiem, tiem, kuru maņas un prāta spējas ir trenētas caur pieredzi, lai atšķirtu un nošķirtu to, kas ir labs un kas ļauns, kas ir pareizs un kas nepareizs. Cik daudz no jums zina, ka šādas zīmes ir sastopamas dažādās vietās? Tātad faktiski te ir pateikts, ja iesi nepareizā virzienā, tu nomaldīsies. Visi cilvēki pasaulē, kuri ir nomaldījušies tāpēc, ka gājuši pa nepareizo ceļu. Bet tu vari tikt atrasts un doties pareizajā virzienā. Nākamajā nedēļā tu pieņemsi 100 izvēļu. Mazas un varbūt arī lielas. Un jo vairāk tu izdarīsi pareizās izvēles, jo labāka būs tava dzīve. Jo vairāk nepareizo, jo sliktāka tā būs. Ļauj man tev ko pateikt. Tava dzīve var būt tik laba, cik labu tu to vēlies. Bet tā nekļūs laba tikai tāpēc, ka tev veicās. Amen. Klausies, mana dzīve sākās nožēlojami. Bet tagad man ir brīnišķīga dzīve.
Lūk, ko es tev teikšu. Man bija sāpīgs, grūts un disfunkcionāls sākums, bet tagad man ir labs noslēgums. Un arī tu to vari piedzīvot. Bet tu nevari žēloties. Tu nevari dzīvot ar aizvainojumu. Tu nevari dzīvot nepiedošanā. Tu nevari attaisnoties par sava rakstura vājībām. O jā, attaisnojos gadiem ilgi. Nu, ja Tēvs man nebūtu izmantojis, tad es tā neuzvestos. Un Dievs zini, Dievs runā ar tevi. Un viņš uzrunāja manu sirdi un teica, jā, tu patiešām tā rīkojies tāpēc, ka tevi izmantoja, bet neļauj tam būt par attaisnojumu, lai paliktu tādu, kādu tu esi. Varbūt tās problēmas, kas tev ir tāpēc, ka tev kāds nodarījis pāri, bet ir atbildes. Tev nav jāpaliek tādā stāvoklī. Katrs pareizais lēmums, ko tu pieņem, sāk atcelt kādu sliktu izvēli, ko tu esi pieņēmis pagātnē. Vismaz dod Dievam tikpat daudz laika, cik tu devu velnam. Amen. Kāda sieviete, kura bija mani redzējusi televīzijā, atnāca uz manu dievkalpojumu un dievkalpojumu beigās nāca pie altāra. Viņa bija sašutusi un teica, es gribu apakaļ savu naudu. Es jautāju, par ko tu runā? Viņa teica, paklausies, es jau 2 nedēļas esmu darījusi visu, ko tu teici, un nekas nav mainījies. Patiesību sakot, es knapi spēju novaldīt smieklus. Es nodomāju, 2 nedēļas? Cik ilgs laiks tev bija vajadzīgs, lai tu nonāktu šajā situācijā? Es varu sadarēt, ka tu tajā nenonāci 2 nedēļu laikā. Paklausies, ja tu gribi dzīvot attiecībās ar Dievu, tad gatavojies būt pacietīgs. Jo Dievs nekad nesteidzas. Viņš ir viens no tiem, kam patīk izmantot lēni vārāmo katlu. 6. nodaļa. 1. pants. Tātad atstāsim Kristus, Mesijas mācību pamatus un virzīsimies tālāk uz pilnību un nobriedušu ticību, kas piemīt garīgi nobriedušiem cilvēkiem. Ļaujiet man to pateikt šādi. Pieņemsim šovakar lēmumu beigt griezties par riņķi vienām un tām pašām muļķībām. Un sāksim virzīties uz garīgu briedumu. Beigsim katru reizi apvainoties, kad kāds mums ko pasaka, kas mums nepatīk. Redzi, ja tu esi pārliecināts un zini, kas tu esi Kristū, tad tu vari nepiedalīties visās tajās muļķībās. Tev nav jāpārdzīvo tikai tāpēc, ka dzirdēji, ka kāds par tevi kaut ko pateicis, jo, ja tu zini, kas tu esi, tad tev ir vienalga, ko citi par tevi domā. Pirmajā vēstulē korintiešiem 13 teikts, mīlestība nav ātri aizskarama. Tev nav jābūt viegli aizskaramam, bet tu mani sāpināji. Nē, tu to pats pieļāvi. Es taču teicu, ka šodien būs smaga barība. Es tevi izaicinu atnākt arī rīt. Tātad viņš saka, šeit ir dažas lietas, kas mums ir jāatlaiž. Necelsim atkal pamatu ar atgriešanos no nedzīviem darbiem. Vai tu zini, ka vainas apziņa ir nedzīvs darbs? Tu teiksi, ko tu ar to domā? Nu, kad tu grēko un nožēlo, bet turpini justies vainīgs, tu faktiski mēģini samaksāt par saviem grēkiem. Bet Jēzus jau ir samaksājis par tiem.
Tātad tā ir nedzīva darbība. Redziet, ir cilvēki, kas domā, ka tas, ka cilvēks staigā apkārt un jūtas slikti, liecina par garīgumu. Tā darbojas reliģija. Bet Jēzus nenomira tāpēc, lai iedot mums reliģiju. Viņš nomira, lai iedot mums mīlestības pilnas attiecības ar Dievu. Koncentrējies uz savām mīlestības pilnajām attiecībām ar Dievu, mīlot viņu un ļaujot viņam mīlēt jūs. Tas ir tas, kas tev pilnībā dziedinās. Pilnīgi visi šajā pasaulē meklē mīlestību. Viņi ilgojas pēc beznosacījuma mīlestības. Viņi grib būt pieņemti, nevis atraidīti. Un tad viņš saka, iesim tālāk par ticību, kas mūs ved pie Dieva. Ziniet, lietas, kuras joprojām mums sagādā grūtības. Es drīz rakstīšu grāmatu par ticību, jo daudz cilvēku sev sauc par ticības cilvēkiem, bet viņi patiesībā pat nezin, kas ticība ir. Ir tik daudz lietu, ko mēs dzirdam un dzirdam un dzirdam, bet mēs tā arī nesaprotam, ko tās patiesībā nozīmē. Viņš saka, ir laiks pārtraukt visu laiku nožēlot. Un tas nenozīmē, ka mums nav jānožēlo, bet mums ir jāpārtrauc dzīvot apjukumā un neizpratnē. Mums jāzina, ka tad, kad mēs nožēlojam, ar to ir cauri. Tas ir pabeigts. Mēs cenšamies izmantot savu ticību, lai iegūtu jaunu mašīnu. Bet ne tādai ticību mums dot. Nepieredzējušu kristiešu īpašības. Viņus vada ķermeņa iegribas. Galatiešiem 5, 19 līdz 21. Miesas darbi ir acīm redzami. Tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, elgdievība. Tā ir citu lietu nostādīšana augstāk par Dievu. Ja tu mīli kaut ko vairāk par Dievu, tā ir elgdievība. Naids, strīdi, greizsirdība, dusmas. Pakavēsimies pie buršanas. Esmu gatava kādu nokaitināt. Tev nav jālasa horoskops katru dienu, lai uzzinātu, kas notiks. Un es atzīšos, reizēm es pamanu kādu horoskopu un domāju, varbūt paskatīšos, ko tas par mani saka, un tad es, protams, nedarīšu gan to. Nezilē ar auja dēli. Nē, pie kāda, kas zilē ar kārtīm vai nolasa plaukstu. Un Dieva dēļ nezvan tiem ekstrasensiem. Kuri par $1 minūtē. Paklausies, ja tu dosi man $1 minūtē, es tev pat tiešām pateikšu lietas, kas mainīs tavu dzīvi. Ak, mans Dievs. Nu jā, es vienkārši gribēju to pieminēt. Galvenais jau ne jums, bet visiem tiem, kas mūs skatās pa televizoru. Sektas ar savādām pārliecībām, maldumācības, skaudība, dzērums. Interesanti. Viņš liek dzērumu blakus skaudībai. Ballēšanās un tam līdzīgi. Labi. Nezinu, ko jūs iesāksiet ar šo nākamo teikumu, bet es to jums nolasīšu. Es jūs iepriekš brīdinu, tāpat kā to esmu jau agrāk teicis, ka tie, kas tādas lietas dara, neiemantos Dieva valstību. Jā, jūs nezināt, vai aplaudēt vai nē. Un es saprotu, kā jūs jūties, jo jūs sakāt, pagaidiet, es domāju, ka, lai tiktu glābts, man tikai jātic, ka Jēzus nomira par mani. Tas ir patiesi, bet ļaujiet paskaidrot mazliet vairāk. Ja tu patiešām ticēsi, es domāju, ja tu tiešām ticēsi, tad tu arī paklausīsi.
Un es sāku saskatīt kādu lietu, ko uzskatu par lielu problēmu. Kad mēs dievkalpojumos aicinām cilvēkus, kā mēs to saucam pie altāra, mēs parasti aicinām cilvēkus pieņemt Kristu. Bet es domāju, ka mums vajadzētu arī teikt, ka viņiem ir jābūt gataviem atdot savu dzīvi Kristum. Mēs nevaram vienkārši viņu saņemt, ja viņš nesaņem mūsu. Un es nedomāju, ka mēs darām cilvēkiem pakalpojumu, ja vienkārši sakam, Dievs vēlas piedot visus tavus grēkus, viņš vēlas dzīvot tevi un uzlabot tavu dzīvi. Jā, viņš to vēlas, bet viņš arī vēlas, lai tu visu nodod viņam. Mēs nevaram vienkārši pievienot Jēzu klāt pie mūsu haosa, vazāt viņu līdzi un izvilkt ārā kā mazu džinu no pudeles ikreiz, kad mums ir problēma. Dzīvo Dievam, ļauj viņam būt tavai dzīvei. Ne tikai kādam, kas tevi izglābj, kad esi nonācis problēmās. Tev problēmas ir visu laiku, un tā tas ir arī man. Jēzus teica, bez manis jūs nespējat darīt neko. Un es to sev atgādinu katru dienu. Bez viņa es nespēju darīt neko. Šis nav vienkārši svētdienas rīta pasākums. Un jūs zināt, tagad dievkalpojumi ilgst kādas 38 minūtes vai arī tuvu tam. Ziniet, ja mums tik ļoti jāsteidzas tikt prom no Dieva nama, tad varbūt labāk nemaz nenākt. Es nesaku, ka mums jāmēģina pārbaudīt, cik ilgi mēs varam noturēt cilvēkus dievkalpojumā, bet es neesmu lidojis šurp, lai jūs te pasēdētu tikai stundu. Nedaudz piedzīvotu tirpiņus un dotos mājās. Redziet, mēs pat negribam, mēs nemaz nemēģinām izskaidrot šādu raksturvietu. Parasti es to vienkārši nolasu un nekomentēju, jo tas cilvēks baida. Es jūs brīdinu. Ja turpināsiet dzīvot tā, jūs neiemantosiet Dieva valstību. Viņš nesaka, ja tu šad tad nokļūdies, tad tev nav cerība. Bet ja tā ir tava ikdienas dzīves prakse, nekārtīga, bezdievīga, miesas vadīta dzīve, tad kaut kas nav kārtībā. Tu neesi patiesībā pieņēmis lēmumu. Tu varbūt esi pateicis kaut kādus vārdus un lūdzis kaut kādu lūkšanu, bet neesi patiesībā nodevis savu dzīvi Dievam, jo, kad tu patiesībā nodod viņam savu dzīvi, viņš sāk iesaistīties katrā tavas dzīves sfērā. Tu nevari teikt, palīdzi man, kad man ir grūti, bet lūdzu, nepārmet man, ja skatos stulbības pa televizoru. Neliec man justies neērti, ja esmu sautīgs un egoistisks. Vai te ir kāds dzīvs? Garīgie zīdaiņi ātri apvainojas. Viņiem trūkst pārliecības, viņi vaino citus pie savām kļūdām, ir grūti pamācāmi, iedomīgi un viegli sadusmojami. Galatiešiem 5, 22 līdz 23 teikts, bet gara auglis, darbs, ko viņa klātbūtne mūsos paveic, ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, mierīgs prāts, iecietība, laipnība, labestība, labvēlība, uzticība, lēnprātība, pazemība, maigums, savaldība, paškontrole, atturība. Pret tādām lietām nav likuma, kas varētu izvirzīt apsūdzību.
Redziet, jūs esat pārpildīti ar visām šīm lietām. Jūs esat gaidībās ar šīm lietām. Varbūt vēl neesat piedzemdējuši, bet jūs esat stāvoklī. Un dažiem no jums tūlīt sāksies dzemdību sāpes. Lai nu kā, tagad es teikšu ko tādu, kas jums varētu nepatikt, bet tā ir patiesība. Ciešanas un garīgs briedums iet roku rokā. Ak, vai tūlīt sāksies. Paņemiet konkordanci un paskatieties, cik reizi jaunajā derībā parādās vārds ciešanas. Bībele saka, ka Jēzus iemācījās paklausību caur to, ko viņš cieta. Kā viņš varēja iemācīties paklausību, ja viņš nereiz nebija nepaklausīgs? Viņš iemācījās paklausības cenu, darot to, kas ir pareizi tad, kad tas bija grūti. 1. Pētera 4, 1-2. Tādēļ, ka Kristus ir cietis miesā par mums visiem, arī jūs bruņojaties ar to pašu domu un nodomu, esiet pacietīgi ciešanās un esiet patīkami Dievam. Viņš saka, tas ir domāšanas veids, kuram mums ir jābūt. Es labāk ciešu, nekā rīkojos veidā, kas Dievam nav patīkams. Tikai tas, ka tu esi kristietis, vēl nenozīmē, ka vienmēr ir jājūtas labi. Un iespējams, ka sludināšana, ko tu esi dzirdējis agrāk, varbūt tev nav atklājis pilno stāstu. Kad es sāku savu ceļu vārdu un ticības kustībā, man mācīja, ka ja tu ej cauri grūtībām, tad tev nav pietiekami daudz ticības. Es patiesi centos dzīvot tādā veidā, bet tas man vienkārši nestrādāja. Es dzinu prom velnu, līdz mans velna dzinējs bija pilnībā nolietojies. Un tad beidzot es padomāju, labi, es daru visas šīs lietas un joprojām eju cauri ellei. Tāpēc es vērsos pie Dieva, lai dzirdētu, ko viņš par to saka. Un es sāku lasīt šādas vietas, un tu to nevari noliegt. Ne viss būs viegli, ne viss liksies labi. Mēs ejam cauri situācijām, bet mums nekad nav tām jāiet cauri vieniem pašiem, un šeit nav neviena cilvēka, kurš neietu cauri grūtībām. Un tu nevari ar ticību aizvākt visas savas problēmas. Ticība nav kas tāds, ko Dievs mums dod, lai mēs tiktu vaļā no visām problēmām. Viņš to dod, lai mēs varētu tās pārvarēt un uzvarēt. Kad es biju bērns, es lūdzu un lūdzu Dievu, lai viņš man izglābtu no mana tēva. Es lūdzu un lūdzu, es pat lūdzu, lai mans tēvs nomirst, es lūdzu, lai mana māte viņu pamet, jebko, lai tiktu prom no tās situācijas. Un Dievs man no tā neizveda, bet viņš mani veda tam cauri. Un, protams, es esmu pietiekami saprātīga, lai saprastu, ka Dievs varēja mani izvest no tā visa, bet viņam bija cits mērķis. Viņš zināja, ko viņš ar mani vēlas darīt vēlāk, un man vajadzēja pieredzēt to, ka Dievs ir uzticams pret mani. Pretējā gadījumā, ko gan es tev varētu pateikt? Es teiktu, ka vienkārši jātic Dievam un visas tavas problēmas pazudīs, bet kad tās nepazudīs, tu domāsi, nu kas ar mani nav kārtībā? Nu taču es runāju patiesību vai nē? Mēs ceram, ka jūs izbaudījāt šīs dienas raidījumu. Šis raidījums ticis izveidots pateicoties Joyces Maieres kalpošanas draugiem un partneriem.